Sveiciens visiem! Nu, lūk, šodien mēģināsim ielikt RPM plauktus uzlikt un nomainīsim to pusasi priekšējo. Tā tad bija man nolūzis arī salūza. Tas priekšējais, tas turētājs, tas plauktu, kā viņš tas figni saucās. Tāpēc skavām, ka brauciens skavs tur lidoja ārā, jo bumpers arī priekšā nebija, tāpēc es pārliku vispār te uz skrūvēm. Principā normāli turās. Vienīgais mīnus, kas varētu būt, tas ir, kad tas pie triecieniem, tomēr tā kustība ir, viņš vairāk tomēr tur kopā tos plauktus. Es parādīšu. Runiet par šito ten. Tā kā noliksim gaisu mazliet mazāk. Tā kā šo ten es tagad domāju likt, nelikt, redzēs, ja tas skrūvu garums ir kā neatļauj. Tā kā varbūt pat nemaz nelikšu. Tad nomainīsim tagad pusases priekšējiem ritunim. Šī pusē, jā, kā viņš tā īsti nemaz negriežas. Tā kā, un RPM plauktus uzliks priekšā aizmugurē. Vismaz mēģinās. Tā kā ķeramies tik klāt. Noskrūvēju riteņus. Tagad, laikam, sāksim ar priekšu. Tā, priekšā vēl es biju viņam nelīdu virsū šitais ten, kas viņam ir. Tas heks, bet gan nācās uzlikt no blica. Tā kā tur arī. Neaizmirstam par visām šaibām, kas ir bijušas. Tātad, lūk, kas šeit bija. Gultnes ielika veco, lai nečakarētu jaunos. Tātad, paņēmu no aizmugures. Parādīšu to lītās. Lūk, šo te posmu, kas ir. Vienkārši viņu noslīpēju nost. Un principā dari priekšai. Protams, ne super. Vēl variants vēl vairāk šito malu noslīpēt. Un tad viņš labāk turēsies, bet kā pagaidu variants bija ok. Tā, lūk, vecais, lūk, jaunais. Tiet iekšā čatka. Tā, amortizātoriem šiem arī viss būs kārtībā. Kas mums te? Štāvam. Tā arī būs labi. Nu, lūk, vecie plaukti priekšējā. Mēs vēl lietojami. Ir vietām padrāsti, bet ir ok. Ir vēl lietojumi, tā kā paliks mums rezervē. Bet, liksim jaunos. Šitā pagaidām nelikšu. To, kad būs normāls bumpers. Es varu parādīt RPM bumperu. Lūk, bija RPM bumpers. Brāļa mazais vienkārši baigi veiksmīgi trāpīja. Varbūt tās varēsiet redzēt, te tāda līnija iet no šejienes, te tāda pa kanti kaut kur baigi labi nogāja. Un tieši pa to līniju arī viņš ir saplīsis. Tā kā sanās viņam mazliet nokrašoties, bet nekas. Te mums bija vecais gultnes.
Šitos arī domāju drīzumā laikam kaut kad samainīs uz RPM, jo, nu, jo, tas alumīnijas viņš tur tāds arī jau lufts sāk parādīties. Nekas nekustās, šaibām vienkārši pierungulējam tā, lai nekas tur nekustās. Tā, ok, tā, tagad mēģinām dabūt iekšā šito ten. Viens ir viss tagad. Tā kā nekas neko neķerās. Super. Nu ko? Tagad to pašu ar otru. Tā, priekšā esam veiksmīgi visu nomainījuši. Tā, labi. Tagad liekam aizmuguri klāt. Likšu aizmugurē skrūve, jo viņa reāli skrūvējās vaļā. Tāpēc viņa te man ir aizmugurē. Negribās tu visu skrūvēt nost, tā kā mēģināsim tāpat dabūt ārā. Iekšā ir labāk iegāja nekā ārā, ne? Tā kā mums pa šeit tu skrūvs nesanāk dabūt ārā, tad mums nāksies viņu noņemt pakaļ un nost. Un tādā veidā noņemt nost. Nu, kā jau minēju, viņš tika pārskrūvēts šito pusi. Es nezinu, kā ordinālām nāk. Es viņus pārskrūvēju šito pusi aizmugurē. Viņš teica skrūvējās vaļā visu laiku. Vienu pusi. Vadi. Tālūk. Noņēmām nost. Labi tad. Viņš jau pielīmējies bija, tāpēc viņš tik grūti nāca nost. Kā, bet, nu. Ok, tad mainam plauktus. Ok, labi, to pašu. Aizmirs. Jā, izrādījās man uz šitiem ten heksiem, laikam, jā, nedara bedlāns riepas, viņām tas attālums, kur ir vītne, ir pa daudz, un tā riepa kustās. Tā kā nācās taču arī šaibas ielikt, lai man bedlāns aizmugurē darētu. Tā kā, jā, tālāk. Tā. Nu, lūk. Labi. Te jau, principā, laikam viņš slīpēts, vai bija pats izslīpējies mazliet jau. Bet tā izstrādājies. Nu, principā jau, nu, nekādu vainu arī kā rezervis. Būs ok. Tā kā, labi, liekam.
Tālūk. Viss aizmugure arī ir salikta. Tā kā varēsim skrūvēt kopā. Tā, pie reizes paskatīsimies, kas darās iekšā. Pērē reizē pa karjerām braukājos. Es skatījies, kas te darās iekšā. Tāds jauc ārā, ik pa reize, kad neaizmirstās gadiem, kad riteni nost. Tā, principā viss ok. Atstarpe. Viņi zina, mums varētu mazāk. Tālāk, tas viss izskatās, mazliet noputējis. Bet tā kā viņam ir caurums šita te nafigām, nezinu, jā, priekš šitā mēsla. Bet, tas ir nav labi. Bet, it kā viss ir skrūvēs tik ciet. Tā. Un liks visu atpakaļ. Skrūvēsim tik visu atpakaļ. Tālūk. Tas mums tā kā ir. Jāpieliek priekšā ķipa bumperi. Tas ir tas, kas no viņa palicis. Es pieliks vēl, ja viņš kaut cik turās. Tā kā tu pieliksim mēs to. Tā kā pārējie plaukti mums paliek tā kā rezervē. Ja nu kas nedodies. Nākošais plānotais upgrades. Figni zina kāds redzēs. Kaut kas varbūt iekrīt acīs. Tad varbūt kaut kas būs. Kā jau visu laiku mīnīgi pa laikam sistēmu grib nomainīt uz jaudīgāku. Man mīnus tas, ka viņam nav atpakaļ gaita. Kā bieži nevajag, bet tomēr vajag. Redeli, visdrīzākais tas pirmais, kas pirkums būs kaut kad. Tā ir redeli te, jo motors karst diezgan. Tā kā te mums vajadzēs uzlikt redeli. Pats reguls pagaidām ir ok, viņš nekarst. Nevar saprast, kāpēc šitais te viņš iepriekš tā nekarsam, bet tā kā ir pat tad, kad pazud atpakaļ gaita, liekas, pēc tam viņš sāka vairāk kārst. Bet tā tad pēdējā laikā es vispār viņu džanāju bez kuzava, pat īstenībā pat īri labi patīk. Tā kā iespējams kaut kad nopirks vienkārši to aizsargu, kas ir nokšās uz viņu foršu un atstās varbūt tās bez. Mīnus tas, ka šeit, teiksim, viss tiek uzreiz ties kritieni, uzreiz nāk uz šiem torņiem, bet, fig viņi zina. Tāpēc diezgan elastīgi ir. Un es salauzīšu, iespējams nopirks RPM. Ja tas salauzīs, tad kuzavu. Ja kaut kā viņi interesantāk izskatās bez tām kuzava. Tā kā, jā. Tā kā kaut kā tam serverī, protams, gribās nomainīt un savist tos tūrus mehānismu kārtībā, jo nesaprotu, kas te ir, kas te nav. Vai tieši tiem alumīnī šities saliekti vai kas. Bet, jā, uz vienu pusi viņš vairāk griež uz otru mazāk un iztaisnot viņu, es tam mocījos, vairākas reizes ķēries klāt, visādi mēģinājis, nekādīgi pārliku pat šito ten. Varbūt servē tur kaut kas nav, jo tāds ir tiešām, ka uz vienu pusi vairāk griež uz otru mazāk. Bet tā, jūtami mazāk. Un taisni dabūt viņus arī ir noliek taisni. Tad tur vispār divas zīmes, kā viņš tur viņu groza. Tā kā redzēs, tur varbūt tās mainīs tad visu sistēmu kaut kad stūras mehānismu precīzāk. Tā kā tad arī redzēs, kas un kā. Pašu šasīvu. Plus mīnus normāli šo priekšējo bloku vajadzētu, laikam, nomainīt tās skrūvas, jo tādas izlurkātas ir. Tā kā to varbūt vajadzētu nomainīt.
vēl plus, ne mīnus, šis tas stiprinājums diezgan nepatīk, jo kaut kā neliekas ērti pašreizējā variantā. Nav sliktākais variants, bet, jo tā kā man plānāka baterija, biezāka baterija, tievāka un biezāka, tad viņš ir īstenībā tīri normāli savādāk, man tas sanāk vērts par stāvkas likt vai ko, drīzākais tā kā. Iespējams, te viņu vajag tā normāli nolikt, lai viņš tā normāli taisās ciet. Bet, jā, tas tā sīkums. Tālūk, tā kā rītā tad mēģināsim RPM plauktus. Tātad no RPM vēl šo te, iespējams aizmugurē kaut kad vēl paņems jaunu. Bet to drīzākais, ka mainīs. Iekšā kaut zobrats, kad vajadzēs, tad arī domās pašlaik, kamēr, teiksim, viss viņš strādā, funkcionē, viss ir ok. Tā kā tālūk. Labi, tad jau pagaidām tad visu labu un līdz nākošā reizē. Čau visiem!